Noteikti var pateikt to, ka mēs šo startu kārtību varam drusku arī fiksēt. Nav tā, ka mums ir jātaisa ilgi. Sveicināti autosportisti, sveicināti autosporta līdzjutēji, cienītāji un atbalstītāji. Mēs šodien esam satikušies šeit, Kurzemē, Vaņodē, Vaņodas lidlaukā un kārtīgā ziemā, jo mēs šodien atklājam Kurzemes ziemas kausa pirmo posmu. Mums veseli 4 priekšā, tātad pirmo mēs nobeigsim, un pēc tam mums vēl būs veseli 3 ik pa mēnesim izskaisīt. Tur organizatori ir pacentušies, lai nebūtu ne blīvi, ne pārāk garlaicīgi, bet daba ir pacentusies, lai mums būtu gan sniegs, gan ledus. Dalībnieki pacentušies, lai viņi būtu paši ar kārtīgām, jaudīgām tehnikām. Mums ir tiešām leģendāri braucēji atbraukuši. Mums ir jaudīgais Niks Afelbaums, mums ir Jānis Ptičkins, kas neļauj viņam atslāpt. Mums ir Rudolfs Grahojskis no Talsiem atbrauc. Mums ir arī pilnpiedziņas braucēji Ivars Mielovs. Pirmais posms ir skaidrs tas, ka uzvarētāji nebūs zinām līdz pēdējiem posmam. Dāmas jau to parādīja, Endija Ķervija uzvarēja visas brauciens. Pagājuši gadu bija tāpat, bet beigās viss apgriezās otrādi. Redzēsim, kā būs šogad. Kids juniori arī rāda to, ka mums ir gaiša nākotne, jaudīga nākotne. Es ceru, ka arī katrs posms būs tikpat jaudīgs, kā ir iesācies šīs pirmais posms. Seko līdz Kurzemes ziemas kausam. Mums ir jauna trasa, mums ir līdzena trasa pa lidlauku, ļoti ātra trasa, ļoti viltīgi ātruma slāpētāji. Līdzīgs kaut kas kā minirālijā. Būtībā minirālijā braucēji var ļoti daudz iegūt. Braucot, patrenēt rotarīšu un nesalauzt tehniku. Mums nav bedres. Jā, Vaņodē šodien nav bedres. Viss ir gluds, ātrs, plašs. Driftējam līkumi, izbaudām trase, skatītāji, ēdiens, dzēriens un saule. Ko vēl vairāk vajag? Kurzemes ziemas kausa pirmajam posmam. Seko līdzi, tiksimies arī vēl atlikušajos trijos. Nu, tie tādā veidīgi jau runā tā, ka Pirmais brauciens bija ļoti slikts. Riepa notriec, bija 10 sekundes sots. Bija gaidīts, ka būs pliks asfalts, it kā sagatavojāmies uz pliku, bet kā ir tā ir. Katra sacensība ir jāuztver arī kā treniņš, tā kā ir jāuztver to, ka mēs mācāmies, trenējamies un krājam pieredzīti. Domāju, priekš pieredzes un priekš vadīšanas mašīnu vienkārši atbraukt un papriecāties. Ir jautri, ir ko cīnīties, ir ko mācīties, un kā jau teicu, tā viss ir pieredze, no kā mēs varam gūt kaut ko. Rezultāts ir ļoti labs. Es esmu pirmā visās 3 kvalifikācijās, līdz ar to arī kopvērtējumā. Emocijas ir ļoti labas, jo es tiešām priecājos, ka ir sniegs, jo vakar es vēl bez 15:06 es nebiju uztaisījis pieteikumu sacensībām, jo es nezināju, vai es braukšu, bet, atbraucu, man liekas, ka tas bija ļoti labi, jo kausiņš ir mājās. Trase šajā ziņā es teiktu, ka bija ļoti laba, man patika schēma un viss bija tā kā ideāli. Man vienmēr patic vairāk pa slīdeni trasi braukt, un, jā, es beigās saliku visu kopā, vispār pieķer vienmēr bija gandrīz viena maziņa kļūda, bet viss saliku kopā, un, jā,
tajā otrajā līkumā man nereāli plaši iet, un tā ir vienīgā problēma, ko es tā saskatīju. Un tas vienīgais apmēram. Vispārējais man jutās labi. It was surprising that I could actually manage something. I was surprised myself, so I really enjoyed that. But of course, with the spinning and everything's up. But yeah, I really enjoyed the snowy part of the track. I drive by feeling mostly, so I don't know. That's why also a lot of mistakes happen on the way. We're training all the time with the same car, so I know the car, know all the nooks and crannies. I don't think that I could drive with another car anymore. That's it for me. Stress less and enjoy more. Vēloties saviem sportistiem pēc iespējas labāku segumu, šoreiz izdomājam, ka trase būs tikai pa skrejceļu. Nedaudz savādāk, bet cerams, ka visiem patiks. Pārsteigums bija vairāk braucējiem, dalībniekiem, kas brauc no tālākām vietām, un viņiem bija pārsteigums sniegs un ziema. Ir vairāki, kas ir atbraukuši ar vasaras riepām un nemaz nedomāja, ka šeit būs ziema. Nedaudz steidzīgi šodien tā diena, bet ir iespēja atkal satikt sen neredzētus cilvēkus, satikties, aprunāties, padalīties pieredzē. Tā kā prieks visus atkal redzēt pie mums. Braucējiem novēlu izturību, labu garstāvokli, smaidas. Man patīk tie, kas nāk reģistrēties un vienmēr smaida. Tad ir prieks smaidīt pretī.